Epizode ierakstīta sadarbībā ar EU Frequency. Sveiki, dārgie klausītāji, un laipni lūgti Kino Kamols podkāstā. Es esmu Krista Klentaka, šī podkāsta vadītāja. Katru nedēļu mēs kopā ar kādu īpašu viesi tīsim Kino Kamolu, lai dalītos savos iespaidos un sajūtās par sev mīļu filmu vai seriālu. Mēs diskutēsim par stāsta līnijām, aktieriem, vizuālo noformējumu un, protams, šo darbu ietekmi uz mūsu dzīvi. Tātad, iekārtojies ērtāk, paņem sev iecienītāko uzskodu un iegrimst kopā ar mums Kino Kamola pasaulē. Sagaidi aizraujošas sarunas, jaunus atklājumus un cerams kaudzi iedvesmas. Sveiki, mīļie klausītāji! Jūs esat 5. Kino Kamols epizodē. Šoreiz mēs runāsim par Sex and the City, jeb Seks un Lielpilsēta, kā arī par And Just Like That, jeb Tā tas laiks paiet. Pie manis šodien ciemos ir Renāte. Un Renāte būs ļoti interesanta saruna, tāpēc arī, ka Renātei ir ļoti interesanta nodarbošanās, pastāsti. Esmu attiecību un iepazīšanās coach. Jā, kas tāds, kas Kerijai noteikti būtu noderējis. Noteikti. Jā, tu jau man iepriekš stāstīji, ka tev labāk patika And Just Like That seriāls. Jā, ļoti. Jā. Viņš bija ļoti mūsdienīgs, par ļoti daudzām mūsdienas aktualitātēm, par visiem, par seksualitātes tām šaubām un pārējām un arī par kaut kādā ziņā nāvi un turpināšanos un kā tālāk dzīvot pēc tā visu. Un jā, man ļoti, ļoti patika. Un kurš no varoņiem, tavuprāt, vairāk, vairāk atbilst tavai personībai? Zini kā, no vienas puses liekas, ka Kerija pati galvenā varone, jo es arī teiktu, esmu tāds brīva dvēsele, tāda radoša un mīls dzīvē ir gājis dažādi pa šiem pāris gadiem un es domāju, ka vēl turpinās iet, kamēr tu atrodi to partneri. Un jā, tāda mācīšanās no savas pieredzes, es teiktu, ka vairāk iet saistībā ar Keriju. Jā. Mm-hmm. Nu, man katrā ziņā, es draugam savam jautāju, tā kā, kurš varonis viņa prāt es būtu. Jā. Un viņš bez baigi ilgās domāšanas, tā kā Šarlote, tā kā abies Šarlote, un tāds, ok, labi. Un īstenībā, kad es aizdomājos, jā, bet vienīgais viņam ir pārāk pareizi priekš manis. Es redzu visādas manieres, ļoti daudz ko no viņas, kas man tiešām ir, bet katrā ziņā es sevī saskatu kaut ko no katras varonas, jo man liekas, ka tieši tā arī tas seriāls ir veidots, ka no katra ir kaut kāds puzles gabaliņš, ko tu vari attiecināt uz sevi. Jā. Un tad man noteikti arī ir šī Samantas drosme, Kerijas radošums. Es gribētu teikt arī, ka Mirandas spēja pateikt, ko viņa domā, jo viņa ir tāda, tā kā tieša. Jā, tieša. Un no Šarlotes, tas manierīgums, varbūt pat mījoties ar Kerijas stilu, šī ģērbšanās, tas viss. Man arī patīk, ka viss ir pa plauktiņiem. Jā. Īstenībā, ja tā aizdomājas, tad noteikti tu saskati dažādas līdzības ar karakteriem noteikti. Un tas, par ko īstenībā es iedomājos ļoti, ir, kāpēc man arī Kerija kaut kādā ziņā saistīja, ir, kā karakters. Ir, jo viņai tās vērtības ir diezgan līdzīgas ar manām. Piemēram, arī, ja mēs runājam par partneru dzīvi, es neesmu tas cilvēks, kas vairāk lietas uz ģimenes veidošanu. Man ir vairāk tāda, es ar partneri, un tas tā šobrīd nekad nevar zināt, kā būs. Varbūt satiks to savu īsto, un to liksies, būs kā Šarlotei, vai ne? Jā, jo viņai jau pilnīgi ir skaidrs plāns. Jā, un īstenībā man patīk arī, kaut kādā ziņā es varētu pārtapt varbūt nākotnē par Šarloti, jo viņa adoptēja bērnus, un tā arī ir tā doma, ko es vairāk pieļauju, kad, ja es gribētu bērnus, tas visdrīzāk adoptēt arī viņus. Un tad arī bija interesanti paskatīties, kā viņai notikās tā visa audzināšana, un tad arī tur interesanti viņai gāja ar tiem bērniem, jo tur arī viss kaut kas notikās. Tātad Šarlotes bērni. Ko tu domā par Šarlotes bērniem? Jo, manuprāt, man pilnīgi neticās, ka tik foršai ģimenei, jo viņas vīrs arī ir ļoti jauks, un viņa arī, un viņa rūpējusies ar visu šo laiku par savu ģimeni, un tik tagad atgriežas atpakaļ tā kā karjerā. Jā. Un man neticas, ka tie bērni var izaugt tik
egocentriski, jo es tajās meitās tomēr saskatu tādu egocentriskumu. Viņas nav tik saprotošas, kā man šķiet, ka būtu viņām jābūt. Zini, kā es kaut kādā ziņā saprotu, jo tas ir tas pusauģu vecums, kad tu tik ļoti gribi būt tu un iederēties, un tev tieši no tās vecāku mīlestības un tas respekts vēl nav, kad tu tikai pieaudz, kad tu jau sāc iet savā jau pieaugušo dzīvē, tā tu sāc vairāk saprast, tā tu sāc vairāk novērtēt. Un, jo atceries bija epizode, kur Šarlote uzzina, ka viņas meitai būs seks, un viņa vienkārši skrien Ņujorkā meklēt atvērtu aptieku, jo ir putenis. Es tā mīlēju to epizodu vienkārši. Es skatījos, domāju, wow, kā viņa kā karakters ir paaugusies, tādā ziņā, kad transformējusies ar laiku, kad viņa pieņem lietas un sāk nedaudz saprotošāk tam pieiet. Un es nezinu, man likās tik ļoti sirds sildoši, kad mātei tik ļoti rūp, jo bieži vien bērni nevar saskarties ar to, kad kādam tik ļoti rūp. Jā. Pozitīvais noteikti ir tas, ka viņa mēģināja veidot šīs attiecības ar meitām tādas, kad viņa vispār var pateikt, kā man būs seks, un mums nav prezervatīva, jo, manuprāt, tā kā lielākā daļa, tā kā maksimāli neko neteikt. Tas būtu tā kā... Es domāju, tas arī ir tāds ļoti laba aina tam, ka, ja ģimenē ir veselīga vide, tad arī bērniem būs drošāk runāt par to, kā arī tomēr ar laiku mēs kā jaunieši jau paliekam tādi nedaudz drosmīgāki. Katra paudze paliek arvien drosmīgāka, un tad arī vieglāk par to runā, un tad tur principā parāda to mūsdienu jaunatni, kad viņiem ir vienalga. Mēs par to tik sociālajā vidē daudz runājam un dzirdam, kad pilnīgi tas liekas normalizēts ar ģimeni runāt par tādām lietām jau. Jā. Cerams, ka nākotnē nebūs tik traki, kā bija Mirandai ar viņas dēlu, ka tam dēlam bija tā ārkārtīgi saudabīgā draudzene, un viņi ļoti skaļi nodarbojās ar seksu. Un tad man ļoti patīk, ka Mirandai, vīrs Stīvs, viņš tā laimīgais. Tā kā, sūdīgi dzird. Jā, likās tik smieklīgi. Jā, tas arī man likās, kaut kādā ziņā es varu saprast, kad ir tādi jaunieši, kuriem patiešām nav robežu un vispār ir tāds vienalga, bet tas man likās bija pat traku, jo man būtu bail no tādas mammas tik skaļi uzvesties, jo Miranda ir tāda ļoti tieša un ja viņa nepatīk, tad viņa kaut ko pasaka. Es brīnījos, ka viņa tik ilgi nedaudz mimstinājās un neteica tieši, ka viņai nepatīk. Un vēl arī tas, ka tā meitene, viņa tur tā kā nakšņoja, dzīvojās, un tad viņa ierauga, ka kaut kādi pārtikas produkti varbūt nav gluži piemēroti cilvēkiem, kuriem ir plus 50 gadi, un tad viņi iesaka tā kā, jūsu vecumā būtu jālieto tādu un tādu produktu, tāpēc, ka jūs citādāk, jūs esat vismaz jau veci, un tad viņai tur krājās līdz brīdim, ka viņai bija jau viss vienalga un teica, ko domāja. Bet man liekas, ka Miranda ir no tiem tēliem, kas ir tie, kas aktīvi seko līdz visam, kas notiek Sex un Lielpilsētā. Es domāju, viņa viennozīmīgi teiktu, ka tas tēls ir And Just Like That seriālā diezgan sačakarēts. Kāpēc es tā domāju? Jo viņa tajā seriālā Sex and the City, viņa ir, liekas, pilnīgi tā kā cits cilvēks, un šajā seriālā viņa ir pilnīgi cits cilvēks. Pazudus kaut kādā ziņā. Jā, jo arī Stīvs, viņš vienmēr tā kā ir bijis ārkārtīgi mīļš, ārkārtīgi saprotošs, ja? Un pēkšņi viņam arī ir kaut kādi, tā kā, es pat teiktu, tā kā selfish moves. Tā kā, tur vēl tā kā varētu saprast, ka ir sakāpināta tā spriedze pa tiem gadiem, esot kopā ar Mirandu, viņš tā kā beidzot tā kā parāda viņai vidējo pirkstu. Tīri teorētiski, vai ne? Bet, piemēram, par šo Mirandas... arī, piemēram, to attiecību, teiksim, sānsoli, ņemot vērā, ka Sex and the City bija šī sērija, kur viņas priekšnieks domāja, ka viņa ir lesbiete. Un viņa domāja, ja es, piemēram, būtu tāda, tad man būtu ļoti viegli, jo tā kā tam priekšniekam gribējās ar sievu, lai viņiem ir tāds pāris pazīstams, kur ir šo citu orientāciju. Un tad Miranda padomāja, man būtu daudz vienkāršāk dzīve, ja es tāda būtu. Un beigās viņa tā kā nobučo to sievieti tajā liftā, un tad tāds,
es neesmu. Un tad pēkšņi, tā kā, ka viņai ir 50 plus, tad tomēr šāds pavērsiens, un es vienkārši pirms epizodes, arī pirms citām Kino Kamols epizodēm mēdzu lasīt fórumos visādas lietas, ko cilvēki tā kā apspriež, un cilvēkiem tiešām šķiet neloģiska šī Mirandas transformācija, un arī šis tā kā, viņi grib tā kā justice for Steve, jo viņiem liekas tā kā, ka arī viņam tur nav diezkā paveicies ar scenāriju, jā. Nu, zini kā, ja mēs runājam par to visu, viņa sanāk vairāk skaitītos kā biseksuāli, man liekas, nevis lesbiete. Jā. Jo, jā, kaut kādā ziņā es apmēram varu saprast, ka pēc pirmajā scēnā, kur viņa noskūpst sievieti, viņai īsti nav tās sajūtas, viņai liekas, ka nē, viņa tomēr nav interesēta sievietēs, jo dažreiz tas nav tik vienkārši, tāpat kā tu vari satikt vīrieti un vienkārši noskūpstīt viņu, un nebūs jau tās dzirkstels, un nebūs jau tā kaisle, kad tomēr, man liekas, tās sajūtas jau nenāk tik ātri, ir tomēr svarīgi, kāds ir cilvēks un vai ir tā emocionālā sasaiste. Bet tev nelikās tā kā, ka tas, varonis, kuru viņa izvēlējās, viņai tas saudabīgais vārds Čēja, tas būtu latviskiem, kad viņa arī ir ļoti sarežģīts tēls, jo man liekas arī, var redzēt, ka viņa tā kā sākumā mums parāda, ka šis tēls ir tā kā komiķi, kur ir riktīgi smieklīga, viņa ir, tā kā zina, ko viņa grib un kā viņa grib, un viņa riktīgi močī, un viņai arī tur visādas karjeras lietas notiek, un tad viņai tā kā piedāvā veidot šo seriālu, ja nekļūdos par viņas dzīvi, un viņa pēkšņi apjūk, jo viņas tēlu tajā seriālā rāda pilnīgi citādākā ir īstenībā. Un viņa nemāk vairs par sevi pastāvēt, un īstenībā viņa ir absolūti trula, un viss tas, kā viņa sev izliek uz āru, ir tikai maska, un tam visam pa vidu ir nabaga Miranda, kurai īstenībā ir šis burvīgais, manuprāt, mīļais vīrs, kurš nesaprota, kāpēc tev pēkšņi nav labi, kad mēs ēdam katru vakaru un skatāmies seriālus? Tā kā, kur ir problēma? Man īstenībā tas ļoti patika visā šajā seriālā, ka viņi parāda to ēnas pusi visām lietām, kad dažreiz, kad tev liekas, viss ir tik rožēni, tik labi, viņi parāda to visu to ēnas pusi, kas ir pēc tam, ka viss var mainīties tomēr. Un īstenībā man ļoti patika tas, kā viņi atspoguļoja tās Mirandas un Chase, attiecības, kā viņi iepazinās, man tās visas pirmās scēnas, kad es sāku just, ka viņām parādas interese vienai starp otru, es nezinu, man tas tik ļoti izraisīja tādu aizrautību, tādu wow, nevar būt, ka šeit būs kaut kas tāds iekšā. Un kad bija tā visa pirmā seksaina starp viņam, es domāju, ka šausmas. Tu skaties ar aizvērtām acīm. Runājot par šīm ainām, seriāla veidotāji uzreiz jau bija sazinājušies tā kā ar Sāru Jessiku Parkeri par Kerijas lomu. Un viņa uzreiz tā kā teica, ka viņai patīk koncepts un tā kā ideja, bet viņa nevēlās atkailināties. Un pārējām aktrisēm nav šis tabū. Viņām, man liekas, mēs esam redzējuši visu. Un tad es tāds reiz aizdomājos, cik interesanti, ka Kerijai savukārt neko. Jo ļoti atklātas bija tās ainas intīmās šajā seriālā. Es teiktu, pat atklātākas kā Sex and the City. Es atceros, kad es pirmo reizi redzēju kaut kādu ainu no Sex and the City. Es pat vēl vispārīgi nezināju neko daudz par to seriālu. Es biju ļoti jauna un gāju pa televizoru šis seriāls, un es atceros, bija pirmā aina kaut kādā seksa scēna, un es biju vienkārši šokā. Man liekas, kā to var rādīt pa televizoru? Es tik maziņa biju. It īpaši, ja rāda Samantu, tad tur var visu kaut ko, citreiz pat ir seks šūpolēs. Jā, tieši tā. Man liekas, tad arī bija Samantu, viņai bija seks uz veļas mašīnas. Tad es domāju, ka šausmas, un pēc tā es, Sex and the City asociēju kaut ko ļoti patiešām seksuāli, ka tur ir tās ainas un tur neko neslēpj. Un īstenībā man tas ļoti, ļoti patīk šajā seriālā. Un, bet ja mēs runājam par tiem karakteriem, man ļoti patika, cik ļoti liela transformācija notika ar katru karakteru, principā visiem. Žēl, ka Samanta nebija. Jā. Tas patiešām ļoti žēl. Vai ir zināms, kāpēc viņa nebija tajā? Jā. Lūdzu, pastāst, man ļoti interesē. Tātad šajā seriālā Sāra Jessica Parkere vienmēr cilvēki, kas viņu zina un ir ar viņu strādājuši, viņi saka, ka viņa ir ļoti draudzīga un forša kolēģi.
Savukārt, kā viņai bija vārds, man liekas, Kim aizmirsu uzvārdu, pagaidzi tūlīt apstīšos, lai es nesanāk, samaloju. Nevaru vairs atrast. Var sakot, tā aktrise, kas tēlo Samantu, viņai ir problēmas ar Sāru Jessiku Parkeri. Un viņa uzskata, ka Sāra Jessika Parkere ir tā kā bulijs, un viņa arī ir diezgan nokaitināta, ka citi kolēģi to laikam tā neredz. Jā. Un jā, nu būtībā tur ir kaut kāda problēma starp viņām. Savstarpēja attiecība. Jā, un tad šī aktrise, kas tēlo Samantu, tad viņa pateica, ka viņa varētu atgriezties, bet tad viņa tā kā uzvirzīja kaut kādus tā kā savus noteikumus. Es, piemēram, atgriezīšos tad, ja manis producēts, nezinu, vai tā bija filma vai raidījums, tiks pārraidīts, respektīvi, jūs dosiet zaļo gaismu manam projektam. Wow. Un tad kā es varētu vēl tā kā par to padomāt. Un tad es saprotu, ka tomēr tā zaļā gaisma tā kā netika dota, un tas ir tādā tā kā baumu līmenī. Un tad bija tā, kad viņai jau, ka bija pirmā sezona And Just Like That, viņas nebija. Vai ne? Un tad nezināja, vai viņa vispār būs. Un tagad otrajā sezonā viņa bija uz to vienu sēriju, ka viņa sēžot mašīnā tā kā piezvana Kerijai. Un tad viņai pajautāja, tā kā žurnālists vienā intervijā, jūs teicāt, ka jūs tā kā nebūsiet šajā seriālā, un jūs tomēr tā kā parādaties šajā seriālā. Un tad viņa pasaka, kad viņa tā, ir diezgan patīkami, ka tev zvana un pasaka, mēs tomēr ļoti tevi gribam šajā seriālā, un kas mums ir jādara? Un viņa tā kā, un viņa vienkārši piekrita. Jā, bet vai viņa būs 3. sezonā, es nezinu, jo es lasīju tieši šodien to, ka 2020, man liekas, ka 5. gadā gan, lai gan tas liekas diezgan neticami, jo šobrīd mēs esam vēl 2023. gadā, labi, šī epizode iznāks, tā kā būs 24. gads, bet tik un tā kā, ka būs vēl viena sezona, And Just Like That, tā kā viennozīmīgi, un tad viņa varbūt būs atpakaļ, varbūt nebūs, par to vēl tā kā spekulē. Jā. Interesanti. Labi, skaidrs, bet patiešām, man liekas, viņa pietrūka patiešām ļoti. Un viņa tika aizstāta ar visdažādākajiem citiem varoņiem. Jā. Jo šajā seriālā pat ir vairāk tie it kā galvenie tēli kā Sex and the City, jo Sex and the City tomēr vairāk ir tā kā tie 4 tēli. Jā. Un šeit ir šie 3, kurus mēs jau tā kā zinām, ja neskaita tā kā, kas nav tik nozīmīgi tēli. Jā. Un tad ir pienākušas vēl 3 sievietes klāt. Tā kā viņas ir 6. Un tad ik pa laikam vēl tā kā ir šī 7. Samanta, kas tiek pieminēta, bet viņas nav. Bet man īstenībā patīk, ka viņi ievies tomēr arī citus tēvus iekšā, bet jā, tā Samanta viņa kaut kur pietrūka. Viņai vajadzēja vismaz kaut kur nedaudz būt vairāk, jā. Tiek tā kā arī runāts par to, ka Kerijas tēlu nedaudz aizēno Samanta, kad viņa arī ir tāda... nemāk būt, kā lai to pasaka, viņas principā ir otrajā plānā. Jā, viņas principā ir diezgan, augstā līmenī kā karakteri, bet, Samanta, man liekas, arī Sex and the City diezgan mazas par viņu, kaut kas tā kā notikās seriālā, ka vairāk vienmēr tas fokus ir uz Keriju. Jā, tur bija arī, ja tu atceries, moments, ka Samantai bija vēzis, tas bija pašā pēdējā sezonā, un tad viņai sāka tur izkrist mati, un tad diezgan daudz bija par šo Samantas tēlu. Ok. Jā, Kerija negrib būt aizēnota kā tās. Bet tu kā tāds eksperts, pastāsti man lūdzu, kāpēc Kerija tomēr izvēlējās tā kā Big Johnu, ja es nekļūdos, vai ne, jo mēs Sex and the City nemaz nezinām, kā viņu sauc. Un tomēr tā kā visu laiku, ik pa brīdim arī ir šis Aiden tēls. Viņš tā kā parādās, pazūd. Kāpēc tad viņi izvēlējās šo Big? Jā, Mr. Big. Interesanti īstenībā, jo abas īstenībā attiecības, abi šie vīrieši, nav tie labākie vīrieši, es teikšu tā. Viņi abi pazūd, parādas un nav tā konkrētība un nav tā vēlme patiešām, ir gatavi tagad un uzreiz. Un es nezinu, man vispārīgi, pat ne kā kočam, vienkārši kā sievietei, man tas nešķiet pievilcīgi, ka vīrietis tā
staigā, ta ir, ta nav, ta grib, ta negrib, un tas nav tas labākais. Nē, nu īstenībā jau būsim tā kā godīgi. Kerija diezgan sačakarēja attiecības ar Eidenu, tāpēc, ka viņš tā kā nopircis bija blakus dzīvokli un gribēja izjaukt to sienu, un viņi varēja tā kā dzīvot kopā. Un tagad, kad viņi atkal satiekās un var izveidot šīs attiecības, un viņam izrādās, ka ir problemātisks dēls, un tā dēla, viņi pat nevar tikties braukājot viens pie otra, bet ir izlēmuši tā kā ieturēt šo, nu, cik tur bija tie gadi. Viņš teica, laikam, ja 10 gadi paiet tā, tad šis paies tā. Jā, kaut kāda mazā gada bija. Un es domāju, nu, piemēram, labi, nu, pieņemsim, ka tie ir 5 gadi, nu, jo es neatceros, cik. Tā kā iedomājies, tā kā tev pašam ir 50, un tev vēl 5 gadi tev kāds ir jāgaida, un viņa vēl speciāli nopirka citu dzīves vietu, tādu, kura būtu tik plaša, lai tie bērni varētu braukt uz turieni. Un tagad ir tāds tā kā mindfucks, nu, totālākais mindfucks. Bet man arī interesanti, kāpēc viņa nebrauca dzīvot tur pie viņa uz viņa pusi. Man liekas, tas būtu kaut kādā ziņā loģiski. Nu, viņa jau piedāvāja viņam braukāt, un tā kā to braukāšanas modeli, un viņš tā kā nepiekrita. Nu jā, es kaut kādā ziņā saprotu, jo viņš arī braukājot, arī sanāca tā situācija, ka viņš nebija mājās, viņš atbrauc pie viņas, un tādēļ viņam tas tā ļoti traumatiski bija, kad ja viņš nav tur, tad vienmēr kaut kas slikts var notikt, un bet es domāju, tas jebkurā gadījumā nebija labākais risinājums un nav risinājums un to visu situāciju. Man liekas, bet mēs vēl nezinām, kā tas turpināsies. Jā, citādāk jo ir vēl risināt. 3. sezona. Tev ir tā kā jau idejas, vai viņiem būs attiecības, vai tur viss ir tā kā jau kārtējo reizi nosprādzis, kurā reizi jau tā ir? Grūti pateikt īstenībā, patiešām grūti pateikt, jo pēc tā, kā viņi viens uz otru skatās un domā, beidzot viņiem ir tā iespēja, it kā liekas, ka viņi varētu izmantot šo iespēju. Bet kas lai to zina, varbūt Kerija satiks kādu, kas viņai vēl vairāk, nezinu, tur piedāvās visu savu sirdi un dvēseli un būs gatavs jau tagad kaut ko veidot, un tad, ja būs tāds, vai patiešām ir jāgaida. Nu, ja mēs runājam par tādiem ideālajiem vīriešiem, tad 6. sezonā parādās varonis Aleksandrs Petrovski, laikam tā bija. Tas ir tas kluba īpašnieks, ja? Vai kas viņš bija bija krievalodīgais, kas dzīvo Ņujorkā. Tas ir... Viņš bija tā kā mākslinieks, viņam bija tā kā mākslas izstāde, kur bija sieviete, kas nav ēdusi un gulējusi citur tās dienas, un tad Kerija tā kā aizgāja to izstādi ar Šarlotu apskatīties, un viņa pasmējās, jo viņai likās tā kā, ka stabili, ka tā sieviete tēlo, un tad 3:00 naktī viņa noteikti iet pēc savu burgerīšu, un tas ir viss iestudēts, un tā viņa iepazinās ar šo mākslinieku, jo viņam tā kā likās ļoti amizanti, ka Kerijietis liekas smieklīgi. Jā. Nē, es īstenībā neatceros to epizodi. Nu, lūk, un tur ir tā, ka, varbūt, tu neatceries, bet tur bija tā, ka, saprot, tas vīrietis, viņš ir par Keriju vecāks, tur es nezinu, cik gadi, varbūt 20, pat, 11 noteikti, un viņš pret viņu ir tik mīļš, un tur viss tajās attiecībās ir labi, un dēļ viņa pat tā kā aizbrauc padzīvot uz Parīzi, un tad vienkārši viņi sastrīdās, un viņš viņai netīšām iesit, nevis tā, ka, ar mēti iesist pa seju, bet vienkārši kaut kā noplāta rokas trāpa viņai, un viņa tā kā viss ir over. Šis, protams, ir iemesls cilvēkam varbūt padomāt, vai viņš to otru grib būt kopā, jo tur tā aina bija tāda, ka skatītājiem izskatās tā kā, ka tas sitiens ir tīsnībā nē, ka viņš nav tīšs, bet es domāju, ka tā kā, ja sievietē tā noteikti, viņai noteikti liekas, ka tas varētu būt tīšs, bet ir kaut kādi citi muļķīgi gadījumi, kad Kerija vienkārši liekas, ka sabotē visas savas attiecības. Jā, tā ir tendence, un ja skatās no tāda psiholoģiskā aspekta, tad mēs visi esam tādā ziņā kaut kādā sarežģīti tomēr, un mēs bieži mēdzam, kad mums parādas dzīvē kaut kas patiešām labs, mēs viņu sabojājam, lai pierādītu sev to kaut kādu pamata pārliecību par sevi, ka mēs neesam mīlam vai mēs neesam gana, un kaut kādā ziņā, tādēļ man liekas arī viņa kā Kerija, kā karakters meklē tos sarežģītos vīriešus, ar kuriem uzreiz tas viss nesanāk, un ir kaut kādas problēmas, un šis un tas, vai arī viņa pati uztais tās problēmas, jo viņai attiecības asociējas, man liekas, ar kaut kādu problēmu, ar kaut kādu šķērsli, ka kaut kas ir jāpārkāp, kaut kas ir... kaut kādas problēmas, kad visu laiku jārisina. Būtībā viņai stabilākās attiecības noteikti ir ar savām kurpēm. Jā, veselīgākās attiecības. Un man ļoti patika, ka Sex and the City bija tāda epizode, kur viņa aiziet ciemos, un tur bija tā kā, norādījums tā kā, ka jāvelk nost apavi. Apavi ir jāatstāj.
Un viņa tagad novelk tos apavus, viņa tā kā smējās, ka viņa pati tagad bez tiem apaviem ir īsa kā midžets, jo tā aktrise arī nav baigi gara, viņa, man liekas, ir 1,50 m. Un tad notiek tā, ka kad jāiet mājās, tad tās viņas kurpes vairs nav. Vienkārši nav. Un tad tā draudzene tā kā prasa, tā kā, es laikam muļķīgi rīkojos. Varbūt es tev varu samaksāt par tām kurpēm. Cik tad tās kurpes maksā? $100, $200. Un man liekas, ka arī nosauc kaut ko ap 400, 450. Es neatceros. Un tad tā draudzene tā kā, mēs nemaksāsim tik daudz par tavām dārgajām dzīves izvēlēm. Un tad tā Kerija piefiksēja, ka viņa dēļ tās draudzenes, dēļ visādiem tur baby showeriem, dēļ kāzām, viskaut kā, ir iztērējusi, toreiz es pareiķināju līdzi, bija kaut kā $2,000. Caur visādām tur dāvaniņām. Un viņa izdomāja, ka viņa darīs tā, kad viņa uzrakstīs tā kā vēstuli, tā kā ne vēstuli, viņa tā kā piezvanītai sievietei un pateica, kad viņa precās, ka Kerija precās, un viņai ir nepieciešama, bet viņa precās pat ar sevi. Un viņai nepieciešama ir kāza dāvana, un lai tā draudzene aiziet uz to kurpju veikalu, un nopērk viņai kurpes, un viņa tās kurpes izņems. Un sanāca, kad viņa tā kā jau apzinājās, ka visticamāk viņa, nebūs tā kā laulībā, un tad viņa tā, es gribu tagad sev kāzu dāvanu, tā kā tagad. Ak, Dievs, kas par mahinācijām? Riktīgas mahinācijas, īstenībā tā ir laba ideja, varbūt es arī kaut ko gribu. bet nē, es domāju, ka es precēšos. Man prieks par tevi. Es ceru arī, ka jūs precēsies. Kad nezinu, bet katrā ziņā. Bet kurš varonis no vīriešu tēliem tev liekas vissakarīgākais? Tā, ļauj man padomāt. Sakarīgākais. Jā. Man ļoti patīk Šarlotes vīrs. Šarlotes vīrs, kurš ir ebrejs. Jā, es nezinu, viņš man liekas tāds ļoti jauks un labs. Tāds... Bet viņš arī tāds nestandarta ir pēc izskata, jo tā kā, Visi pārējie baigie tur smukulīši un vēl sazinās, un viņš tāds nedaudz... Harijs viņam bija vārds. Jā, Harijs. Un viņš man liekas, kā vispār vīrietis priekšattiecībām būtu ļoti labs. Viņš ir jautrs, mīļš, gādīgs, un arī komunikācijas ziņā viņam bija ļoti laba komunikācija ar Šarloti. Atceries, ka viņam bija tā spalvainā mugura? Vārds sakot, tā mugura pēkšņi ir pazudusi. Es tā kā nezinu, es varbūt kaut kam neesmu izsekojis līdzi, bet vismaz es tā kā ievēroju, ka viņu vienu brīdi bija ļoti spalvaina tā mugura, un tā kā Šarlotē bija problēma, un tad viņš aizgāja uz vaksāciju, un tad viņam tā kā norāva tur viss nost, un beigās sākās alerģija, un tā mugura palika sarkana, un tagad es speciāli tā kā sekoju līdzi, skatos uz to muguru, bet viņa vairāk nav tik spalvaina. Jā, varbūt dēļ tās vaksācijas vairs neaug tik ļoti matiņi, tik bieži jau vaksējas, kad tas neaug. Vai arī lāzera epilācija, tu nevar zināt, ko viņš izdomāja tur starpām. Bet, man patiešām ļoti, ļoti patika viņu tās attiecības, kad arī meitenes uzzināja, ka viņi vēl projām iet lejā savam partnerim. Ik pa laikam man likās tik fantastiski. Dievs, man tas likās tik smieklīgi, ka viņi domāja, ka tā meita ienākot tā kā vanas istabā, laikam tas bija, ka viņi redzējusi. Un īstenībā tā meita, man šķiet, ka nebija pat sapratusi, ka kas tur, un tas bija tik jautri. Tas attaisnojums bija tas labākais, kad viņi pārbauda, vai viņam ir kas tur vēzis, vai kas tur bija. Jēzi, neko citu jau nevarēja izdomāt uzreiz uz vēzi. Tikai un vienīgi, jā. Bet vai tu ievēroji, ka otrajā And Just Like That sezonā pazuda Stanfords? Jā, es pamanīju. Un šim aktierim bija vēzis, un tāpēc viņš nomira, un tāpēc viņa otrajā sezonā And Just Like That nav. Ja mēs runājam par vēzi. Oh my God. Un, un tad man likās, ja mēs pat runājam par to, kā varoņi mainās, tad viņš kļuva par mūku. Es sapratu, mūks. Jā, tā arī tur tas viss tika pasniegts. Man labāk patika, kā viņu to partneri sauc. To otru, jā. Kaut kāds uz Zemburta bija... Es zinu, kur tu domā, tāds ar tumšiem matiem. Es viņu atradu, Antonijs. Jā. Viņam tās attiecības, es kaut kādā ziņā nebija pārsteigta, ka viņi izšķīrās beigās, ka viņam tās visas attiecības pārtraucās, jo
Bet es domāju, viņi nebūtu izšķīrušies, ja viņš nebūtu nomiris. Saslimis, jā. Nu, nezinu, jāskatās, kā tur būtu, bet man ļoti iepatikās tas viņa jaunais mīlestāsts ar viņa... Jā, tas bija jauks. Kas viņš sanāk, viņš skaitījās... Viņam bija cita tautība, jā. Jā, un viņš arī rakstīja... Kaut kāds nedzējos, bet... Man liekas, ka poēmas. Poēmas, jā, poēmas viņš rakstīja, un ka viņš beigās aizgāja pie viņa pastrādāt ar savu lielo dandu. Ak, Dievs, jā. Un man liekas, tur bija viesošanās Drew Barrymore šovā. Ak, Dievs, un Drew Barrymore vienkārši viņa tik forša. Es ļoti skatos to šovu, un es tiešām domāju, vai tāda situācija reāli varētu būt? Varētu būt. Tas bija, man labāk patīk, kā viņa notēloja, kad viņa runāja kā par tām maizēm, bet realitātē viņa runā par to, cik liels viņam ir tā viņa mantība starp kājām. Un tad viņa pati tur vairs pat nezinu, ko teikt, kā runāt tālāk. Tik smieklīgs īstenībā. Jā, man ļoti patika. Jā, es pati arī braukšu uz Ņujorku uz 2 nedēļām, un tad man būs iespēja apskatīt vairākas lokācijas arī šim seriālam. Un es arī došos uz Sāras Džesikas Parkeres veikalu, jo šī aktrise, pateicoties, es domāju, Kerijas tēlam, ir iedvesmojusies un izveidojusi savu veikalu, kur viņa pārdod kurpes. Un arī, tur, piemēram, ik pa laikam ir kaut kādas somiņas, bet vairāk tādas kā mugursomas, kas ir tādas praktiskās. Jā. Un arī ir, ka arī patīk tās puķes spraust, tādas lielas, tādu puķi tur arī var nopirkt. Un es iešu uz šo veikalu, un es jau Andelē nomedīju šīs kurpes. Kuras es tev teicu, ka ir jāpērk izmēru lielākas. Tiem, kas skatās YouTube, tad jūs redzēsiet manas skaistās kurpes. Bet viņas ir šausmīgi dārgas. Un bieži vien seriālā tiek tieši runāts par to, ka Kerijai kurpes maksā 350, 450. Un tad jāsaka, ka es viņas dabūju ļoti lēti, bet īstenībā šādi kurpi pāri maksā 350, 450 $. Crazy. Kritīgi crazy. Un viņi arī nav vērti. Es saku, ka nav tā vērts, ja vienīgi plauktā stāvēt. Un turpat ir tā, ka tās kurpes ir uzražotas tādas, ka tur viņām var staigāt pa iekštelpām, bet ja tu, piemēram, izēj kaut kur ārā, es, piemēram, biju ciemos uz kāzām, un es parādīšu, kā tā kurpa izskatās tiem, kas video redz, bet tiem, kas neredz, es pastāstīšu. Tātad tā kurpa ir... Tātad viņa izskatās netīra. Visa tā zola izskatās netīra, tāpēc, ka man liekas, ka tā ir tā kā āda apakšā domāta, un viņa ļoti ātri paliek netīra. Un man liekas dīvaini, tā kā, ja cilvēks nopērk kurpes pa, piemēram, $350, tad, un tad viņai arī, piemēram, ir pleķis, jo, laikam, es saprotu no mitruma. Jā, tā kā tās kurpes ir ārkārtīgi jūtīgas, tāpat kā Kerija Bradshaw. Jā. Bet, es braukšu uz Ņujorku, un tad mēģināšu saprast, cik daudz no tā, kas ir seriālā, vispār atbilst patiesībai. Respektīvi, vai tiešām tā Ņujorka ir tāda, kā par viņu runā. Man liekas, mēs bieži vien ļoti romantizējam vietas, tāpat Parīze. Es biju uz Parīzi, what the fuck? Tā kā vislabākais Parīzē bija Disneylanda, un viss, jo... ja mēs tagad nedaudz noejam no tēmas, tiem, kas nav bijuši Disneylandā. Disneylandā ir tāda atrakcija, ja pareizi atceros nosaukumu Horror Hotelis, kas ir tāda tā kā viesnīca, un tur tu iekāp liftā, un tad brīvajā kritienā tu krīti lejā pa vairākiem stāviem. Dievs, cik briesmīgi. Un es, Disneylandā biju pilnīgi pārliecināta, ka izvēlēšos maksimāli bērnišķīgas atrakcijas, jo man ir bail no augstuma. Jā. Un manam draugam nav bail no augstuma. Es gan vienmēr pa viņu uztraucos, jo viņš ir 1,97 m, un zin, tādajās ātrajās atrakcijās viņš ir tik garš, ka man liekas, ka viņš kaut kur aizķersies. Bet vārds sakot, un bija tas Horror Hotels. Un es tagad stāvu rindā. Rindā ir jāstāv diezgan ilgi, minūtes 40. Un tur priekšā, ir bērni, kuriem ir apmēram 4-5 gadi. Jā. Varbūt 5. Un es skatos, man tāds, nē, ja tie bērni var, un tie vecāki jau noteikti zina, ko viņi dara, vai ne? Tad es arī varu. Un es tagad, tas ir drausmīgi, un es tagad iesēžos tajā, it kā tur tā kā uz krēsla,
Bet tur nav tā, ka tev ir priekšā krūtīm tāds pamatīgs, kur pieturēties. Nu, zini kā, bet tev ir tikai tāda jostiņa, tur, kur tev ir viduklītis. Un tā jostiņa, viņa ir diezgan nožēlojama. Un tad ir tāds kā metāliņš. Nu, kaut kas tāds, vai arī tas bija tikai metāliņš. Nav svarīgi, bet var sakot, tu jūties super nedroši. Super nedroši. Un tad tur izlaiž tāda animācija, kur tāda meitene smējās, tad spocīga animācija. Un tad pēkšņi ir brīvais kritiens, tu krīti lejā, tu krīti augšā, lejā. Un ak, Dievs, un man ir tik ļoti bail, ka es esmu ieķērusies tajā krēslā no apakšas. Un tagad beidzās tā atrakcija, ka visi cilvēki tā kā pieceļās, ja mēs tur nebijām baigi daudz. Es sapratu, ka man ir slikti, un pirmo reizi bija tāda pamatīga lēkme, jo man bija tā, kad es visa trīcēju, un es pieceļos, un es trīcu, un es apsēdos, un es Disneylandā ēdu, zini, tās smukās bulciņas, tām Mikija austiņām, un es ēdu tādu ļoti gardu bulciņu. Kur vēlāk? Un mans draugs aizgāja uz Indiana Jones kārtējo atrakciju. Es izdomāju, ka es neiešu, un es ēdu bulciņu, es raudu, un es raudāju vismaz pusstundu. Dievs, tas klausās briesmīgi. Man patiešām žēl. Un katru reizi, kad es pēc tā gadījuma iekāpu metro, vēl esot Parīzē, man bija tāda sajūta, man liekas, ka Parīzē ir metro, var sakot sabiedriskā transportā, man svarīgi, vai tas vilciens, vai tas metro, vienalga, var sakot, man bija, ka viņš brauc uz priekšu, tad man bija tā sajūta, tūlīt es kritīšu. Nē, kāda trauma. Tā kā man uz visu dzīvi trauma, un vēl īstenībā vairākus mēnešus pēc tam, kad es to atcerējos, es sāku raudāt un trīcēt. Ak, Dievs, tas taču nav normāli, viņiem ir jābrīdina. Un es nezinu, kā, ko tie bērni, kā tie bērnu vecāki, jo tad nav tur īsti kaut kas riktīgi. Bet, var sakot, mēs nogājām no tēmas, bet varbūt arī gluži nenogājām, jo arī Sex and the City ir Parīze, un tas tiltiņš, kur Mr. Big ir ar Keriju, tā kā viņa tiltiņš. Ak, Dievs, ja mēs runājam par Mr. Big un Kerijas to traģisko beigu stāstu, kas viņam tur notika, es pat raudāju, un es tieši trāpīju tajā posmā, kad es pati pārtraucu attiecības ar puisi, un kad mēs pašķīrāmies. Un kaut kādā ziņā es ar to seriālu izdzīvoju cauri to, ka tu palaidi cilvēku vaļā kaut kādā ziņā, un tu skaties, visiem ir tas sēru, tas skumju process dzīvē kādreiz bijis, ka tev kaut kas ir jāpalaiž, un man liekas, tas ļoti labi rezonē ar cilvēkiem, kā viņi to atspoguļoja, kā tas notiek. Jā, bet dīvaini, jo viņam jau arī pēc tam, viņam bija kaut kādā brīdī Sex and the City tāda aina, kur viņš Kerijai pasaka, viņam problēmas ar sirdi. Jā. Viņam būs operācija. Un viņš tā kā saka, tā operācija nav nekas nopietnas un viss. Un tad pēc tam tā kā var redzēt, ka viņš tā kā seko līdz savai figūrai, bet ka viņš tā kā brauc ar to riteni un tā kā, man liekas, ka viņam pat trenere bija, tas ar to sporta riteni, un vienkārši, man liekas, no tās, es pat teiktu, pārslodzes, tad notika tas, kas notika. Man liekas, ļoti tā kā dīvaini, Zini, kā vīrieši. Parasti viņiem kaut ko iesaka ārsti, vai arī partneri saka, labāk varbūt nevajag tā, un tad ir vīriešu maksimālisms, es varu, es jūtu, ka es varu, un līdz kamēr tu vairs jau nevaru un ir par vēlu. Ja tu atceries, tad Kerijai bija tāds gadījums ar Džonu, ka viņš neatnāca uz kāzām. Tas bija gan filmā, es atceros. Sex and the City, tad ir seriāls ar 6 sezonām, tad ir 2 filmas, un tad ir And Just Like That. Jā, es atceros, skatījos filmu arī. Un viņam vienkārši bija problēma gan uzrakstīt kaut kādu laulības zvērestu, gan arī šīs lielās svinības. Tā bija tā kā viņa, teiksim, kaite, un viņš daudz labprātāk salauzājas šaurā lokā, parasta kafejnīca, nekas šiks, tā kā. Un es domāju, kaut kādā ziņā es pat saprotu viņu. Un es teikšu tā, ka, ja, piemēram, viņa gadījumā gan ir grūtāk varbūt to saprast, jo viņam nav ierobežoti līdzekļi, un viņš var taisīt baigās svinības, un viņam nebūs tā, ka viņš uztais kāzas, un tagad nevarēs paņemt, piemēram, māju kredītā vai dzīvokli. Bet tieši vakardien es uzdūros, ir tāds Facebookā tāds atsaucīgo māmiņu fórums. Ļoti interesants, tur ir visādas foršas diskusijas. Un tur bija tā kā diskusija par to, gribu precēties, ļoti dārgi.
Kā jūs varējāt to atļauties? Vai būtu jāņem kredīts? Un tad apakšā cilvēki raksta. Lūdzu, nē. Visu kaut ko. Un tur bija kaut kā viena sieviete rakstīja, kad jā, zinu pāri, kurš uztaisīja smalkas kāzas, tur gan bija kaut kāds anormāls cipars, man liekas, 25,000. Uztaisīja kāzas un tagad ir šķīries un joprojām maksā kredīti par savu Dievs, tas ir briesmīgākais iznākums. Jā, un no tāda aspekta, jā, nu redzi, tas, kas mani attur lielām kāzām, ir tas, ka es saprotu, cik liels ieguldījums tas ir finansiāli. Jā. Bet es esmu no tiem cilvēkiem, lai cik es būtu atraktīva, vienalga savās radošajās izpausmēs. Man tomēr mana privātā dzīve ir mana privātā dzīve. Mans cilvēks ir mans cilvēks, un es negribu nevienam neko parādīt, pierādīt. Es esmu, piemēram, domājis, varbūt būtu skaisti kāzas vai dārzā kā pikniks. Jā? Vai arī, piemēram, ziemā apvienot ar Ziemassvētku svinībām, kādā skaistā viesunamā, kas ir skaisti izdekorēts. Jā? Kaut kas tāds, jo tie ir man mīļākie svētki. Un es domāju, tā kā, un viņam, redzi, bija svarīgi, ka nav šīs lielās svinības. Viņš uzreiz ļoti satraucās, bet es tā kā pilnīgi 100% zinu, ka viņš to Keriju mīlēja, un tā kā viņam bija ļoti svarīgi, bet viņam bija ļoti grūti parādīt to savu pieķeršanos. Nu, jā, tur, man liekas, ir arī atšķirīgi tie raksturi, tas, kas viņiem ir svarīgi, nu, es arī, kad skatījos seriālu, es domāju, tik dažādi cilvēki. Kerija, viņa ir pilsētas meitene, viņai patīk glauni, šiki un tā, ka visi redz un tā kā izcelties. Un tieši viņš ir tāds lauku un tāds mierīgs un mazi un klusi un saustas lociņš. Un tad, baigi interesanti, kad tādi cilvēki sastapās. Jo viņam arī draugu nebija. Nebija tā, ka viņam atnāk draugi. Viņam nav draugu. Bet man liekas, tas nav diezko labi, ja puisim nav draugu. Jā, vīriešiem parasti tie draugi ir vairāk, jā. Un ka ja viņi ir, tad viņi ir. Mums sievietēm nedaudz sarežģītāk, jo draudzības ilgst pa periodiem, un tad, jā. Nu, vīriešiem arī tā var gadīties, bet jā, tas ir bet ne tāpēc, ka būtu strīds apakšā. Parasti tas ir tā, ka mācījāmies kopā, bijām tur baigie čomi, tagad tur bez mazvai viens dzīvo Rīgā, otrs Talsos un viss. Nu, jā. Jā, tā parasti īstenībā notiek. Un tad, ja tu satiec vīrieti, kuram nav draugu, es nedaudz ar šķību atskatītos. Vai tev ir tāds raksturs, ka ar tevi negrib draudzēties? Bet es arī viņa ģimeni neatceros. Kaut kur parāda viņa ģimeni? Bērēs tikai. Man liekas, viņam brālis bija, kurš tur pateicās Kerijai par tiem 11, laikam 11 jā, brāli tikai, gadiem kopā. Jā. Nu, lūk, pagaid, nē. Nē, viņam bija tā māte, kura gāja uz baznīcu ar viņu kopā, un tad viņš negribēja, man liekas, Keriju iepazīstināt ar savu māti, ja tas bija Big. Mēs par Big vispār runājam? Jā. Es runāju vispār par otru viņas vīrieti, bet... Eidenu? Jā. Ok, visu, ko es teicu, mēs par Eidenu runāju, bet par Big runājot, jā, par viņu vispār baigi daudz neko neatceros. Viņam nebija draugi, taču... Nu jā, viņam nav draugu. Biznesa vīrietis. Nu jā, jo bērēs redzīja, tu bija tie 11 gadi, es saprotu, viņam laulībā ar Keriju. Nu, jā. Un tad tas brālis tā kā teica, jā, ka viņš pasakās, ka viņa darīja laimīgu to Bigu. Un tas ir viens cilvēks no viņa ģimenes, ko es atceros. Un ja es nekļūdos, viņam bija māte, kurai patika iet uz baznīcu, un viņš tai mātei, man liekas, svētdienās gāja līdz uz to baznīcu, un tad Kerija nometa bībeli baznīcā no otrā, tā kā no balkona, un tad viņš ieraudzīja, ka tā Kerija ir viņam nezinot aizgājusi uz dievkalpojumu apskatīties, kā viņš pavada laiku ar savu mammu. Ak, Dievs! Jā. Ok, ļoti interesanti. Jā. Jā, par Mr. Big man baigi nav ko, ja godīgi tā teikt, runāt. Bet vēl viena tēma, man liekas, bez kuras tagad seriāli nevar vispār iztikt labi. Orientācija, tas ir viens, ik pa laikam tas uzpeld visādās filmās, seriālos, mūsdienās. Tas es neteiktu, ka uzpeld, bet tiek vienkārši parādīts, ka tas tā ir, tas vairs nav nekāds tabū. Bet nedaudz, kas man liekas ir mūsdienu tabū, ir šī dzimuma maiņa. Jā. Un Šarlotes bioloģiskai meitai tomēr šķiet, ka viņa, neteiksim, tur nebija runa, ka viņa gribētu kļūt pa vīrieti,
bet viņa tomēr sāk ģērbties ļoti vīrišķīgi. Jā. Nu, jā, es arī, kad pamanīju, ka tur tas notiek, man likās, cik interesanti, ka viņi arī šeit to visu ievieš, kad, ka tā ir kļūst par tādu ļoti lielu aktualitāti filmās un seriālos to parādīt, kā tas viss notiek, kā cilvēki saskarās ar to visu. Un man īstenībā, es nezinu, likās interesanti, kā viņi risināja to visu ar skolu, ka skolā to visu normāli pieņēma, ka tur jau visi ātrāk zināja par to, ka viņa maina savu vārdu uz Rock. Jā, viņa bija tā kā Rose un tad uz Rock. Un interesanti, kad, piemēram, pati meitene, viņa nejutās ļoti apjukusi par to, kas viņa ir un kā viņa jūtas. Viņa vienkārši gāja ar savām sajūtām. Un tad tieši vecākiem tāds, ko mums tagad darīt, vai mums arī viņu tā jāsauc, vai mums ir jāpielāgojas, un tas viss apmulsums, kā vecākiem vispār rīkoties šajā situācijā. Un esmu dzirdējusi arī, ka kaut kādās valstīs tur patiešām, ja tu pateiksi, ka tu esi suns, tev arī uztvers kā suni kaut kādās skolās un bērndārzos, ka tu nedrīkst kā skolotājs par to apšaubīt vai, wow. Jā, wow, pilnīgi jau tik absurdi tas viss var aiziet, un tad, interesanti, kā cilvēki ar to visu cīnīsies, kaut kādā ziņā saskarsies. Jā. Bet vai tu piefiksēji, ka Breidijam, kas ir Mirandas dēls, bija sakars ar Šarlotes auģa meitu Liliju? Jā, pareizi. Kas tur notika? Man liekas, viņi tur baigi neko tālāk neuzzināja, vai viņiem kaut kas tur notiek starpā vai nenotiek? Jā, tā īsti ne. Bija tā, ka Miranda pieķēra, tā kā, ka visticamāk viņa saprata, ka tur kaut kas ir bijis. Jā. Un tad viņas ar Šarlotu tā kā novēroja. Jā. Bet to situāciju, bet tā kā nesaprata, jā. Man patīk Kerijas komentārs, ka tā kā Kerija par to visu uzzināja, viņiem bija tā kā, tas tā kā klausīties, kā mani 2 favorite staff animals is having sex. Tas bija vienkārši tik forši joks. Jā, tas gan. Par viņu savstarpējām attiecībām, es nezinu, man liekas tā, bet tiešām dīvaini dažreiz, bet jauniešiem tā notiek, ko dara, tu viņus saliec tādā situācijā, ka viņi viens otru pazīst, tad arī tur kaut kas būs. Bet tu vispār ievēroji, ka Breidijam ir tā kā uzvārds tāds pats kā Mirandai? Miranda ir tā kā Miranda Hopes, un Breidijs ir Breidijs Hopes. Nevis tā kā Steves. Es to nebiju pamanījusi. Un es to tikai tagad pamanīju, jo Stevam ir tā kā, viņš ir Steve Brady. Jā. Un tas dēls ir Brady Hopes. Jo, piemēram, Šarlote, tā kā es saprotu, kad es pieņemu, ka viņi ir vīra uzvārdā, un arī tās meitas ir tā kā Rosa Goldenblatt un Lilija Goldenblatt, bet Bradijs ir tā kā Mirandai. Varbūt viņi domāja, kad sanāk Stīva uzvārds viņam ir kā vārds tam dēlam, un tad viņas Mirandas uzvārds ir viņam kā uzvārds. Abi ir iekļauti vienā. Ak, mans Dievs. Es iedomājos, ja manam bērnam, piemēram, būtu kaut vai vārds Klenta, ka Jesus Christ, nabadzīņš. Jā, man paldies Dievam, man vecākiem paveicās, kad viņi nepaņēma nevienu no uzvārdiem, viņi paņēma kaut kādu radu uzvārdu, jo... Dzimtas, jā? Jā, jo viņi negribēja, lai ir, kacināšana skolas laikā, jo viņi abi saskārās ar to, un tādēļ viņi tā izdomāja. Nē, man ir tā, ka es absolūti dievinu savu uzvārdu, un mans uzvārds ir vienīgais Latvijā, man ir poļu uzvārds. Tā kā, ja ir kāds Klenteks, un viņš dzīvo Latvijā, tad tas ir manējais. Kopumā mēs šobrīd esam 4. Tikai 4. Un es atkal nevaru iedomāties, ka man būtu tā kā jāšķiras no savu uzvārda, un vai nu es paliktu savā, un bērniem es gribu savu, bet tad dubultu. Es nezinu, bet es tā kā nevaru iedomāties. Es zinu, ka es biju uz fórums līdere, un tur bija tieši viena dāma runāja par to, ka viņai dzimstrakstu nodaļā bija ļoti grūti uzrakstīt savu vārdu ar to jauno vīra uzvārdu. Un viņa tā kā saka, bet es ļoti svinu tagad vārddienas. Nē. Pēc, ka tā ir mana dzimta, come on, tā kā Kristus ir
pilns, bet Klentaka ir mana dzimta, tā kā, sorry, nu tā kā, Jā, es arī par īstenībā to pašu esmu aizdomājusies, ka man ļoti patīk mans uzvārds, man ļoti patīk mani iniciāli. Tā kā mana identitāte, vai ne? Tas ir ar to tik ilgus gadus dzīvojis, ka tev ir grūti viņu nomainīt, un man, piemēram, ir iniciāli RRR. Nu, man ir KK, un tad negribās sabojāt to tādu balansu un kaut kādu tur citu burtu vēl pielikt. Nē, nu droši vien kaut ko piekabināt vēl, bet pilnīgi noņemt nost un Viss, tas ir viss izklausās. Kā nogriezt savu kāju. Jo būtībā katram uzvārdam var tur atrast kaut ko smieklīgu. Man, piemēram, Klentaka ir uzvārds, un tad man citreiz saka man ir bijis skolā, kas saka Klentako, man ir bijis, ka skolotāja izlasa žurnālā Klentuki, jā. Un tad mani citreiz cilvēki nosauc par Klintu. Un tad es aizdomāju, cik būtu interesanti, ja es būtu Klentaka. Un tad mans draugs saka, tad jau labāk vienkārši Klimpa. Un starp citu mamma ir teikusi, jā, Krista, atceries, ka tev ir tāds uzvārds. Jā. Kas ir jāsargā, kas ir jāturpina. Jā. Katram savas problēmas. Bet jā, par to Kerijas tām attiecībām un to attiecību sabotēšanu un arī par to, ka Sex and the City parāda, cik ārkārtīgi daudz visām šīm 4 varonēm ir attiecību. Es tagad nepateikšu, kāds gadu griezums tur tiek domāts, tā kā šajās 6 sezonās, vai tiešām katra sezona ir tā kā 1 gads, bet ja tur pareiķina, es neesmu rēķinājusi gan, bet tur ir ļoti daudz partneru. Un, ja, piemēram, Samantei tas ir absolūti normāli, jo viņai, man liekas, seks ir tā kā saldējs ēdiens, viņa tā kā aiziet uz kafejnīcu un pasūtīt kūku, tad pārējām šīm sievietēm viņas tomēr liekas, ka meklē, bet es nezinu. Pa daudz šie mēģinājumi. Man liekas, mūsdienās tas paliek arvien aktuālāk un aktuālāk, īpaši dēļ interneta, dēļ iepazīšanās aplikācijām, tā iespēja nomainīt un atrast kaut ko jaunu ir daudz ātrāk un daudz lielāk, tādēļ arī ir tik daudz. Jā, Tinderis, piemēram. Tagad vispār ir arī tāda lieta kā darba Tinderis. Nopietni? Jā, es esmu kaut ko dzirdējusi. Darba Tinderis, kur tu ieliec savas prasmes, un darba devējs ierauga tevi, un tad, ja viņam patīk, tad jums ir match, un tad jūs sarunājat virtuālo randiņu. Jā, mūsdienās, man liekas, tāda ilgtermiņa lojalitāte kaut kam, ka tu nodod to savu uzmanību 100%. Tā ir problēma. Tā ļoti reta lieta, jā. Jo rēķina agrāk, pieņemsim, ar tiem telefoniem, vai ne? Viņām arī tas periods, kad es atceros, kad Sex and the City, man šķiet tā bija pirmā filma, kur Kerija, kur neatnāk bija uz kāzām, un viņai Samanta pasniedz iPhone, un tas vēl, manuprāt, bija kaut kāds 4. iPhones, un viņa tā kā Es šito nesaprotu, un viņai tā kā tas Stanfords šķiet pasniedz to atveramo telefoniņu. Un, Sex and the City ir 98. līdz 2004. gads. Jā. Es noteikti gribu atkal no sākuma skatīties līdz beigām un vairāk iedziļināties tajā seriālā, jo tur noteikti ir viskaut kādas gudrības, dzīves gudrības, tur ir ļoti daudz kaut kādas, piemēram, arī vispār paskatīties patiešām, ar cik daudz partneriem viņas piemēram, ir tikušās. Tas, ka Šarlotei arī nevarēja, it kā nevarēja būt bērnu. Jā. Un tas tiek apspēlēts, un man liekas tik svarīgs temats. Un tas, ka Kerija īstenībā veidojot attiecības ar vecāku vīrieti, tam vīrietim tam Petrovski. Viņa tā kā viņam pasaka, viņam ir no attiecībām meita, un viņa tā kā pasaka, ka viņa nav pārliecināta, ka viņa negrib pati bērnus. Un viņš tā kā pasaka, ka tā ir brīnišķīga lieta, tev no tā manis dēļ nebūtu jāatsakās. Un viņai tur parāda, ka viņas galvā tomēr notiek šī doma par šiem bērniem, jo viņai 38, viņai nav šo bērnu. Un ir ne tikai sabiedrības spiediens, bet diemžēl arī šis bioloģiskais pulkstenis. Un es domāju, redz, ka beigās atrodot pat to īsto vīrieti, kas ir Džons, Big, tāpatās viņiem bērnu kopīgi, viņiem vispār nav bērnu. Jā. Arī viņa pat par to tā baigi nedomāja, vai arī, es nezinu, vai viņai bija kaut kādas problēmas ar ieņemšanu, vai pacēlās. Viņa vienu reizi ir taisījusi abortu, to es atceros, jo viņa Aidanam tā kā par to meloja.
bet tas jau bija tā kā jaunībā, un pēc tam, man liekas, nekāda problēma nav. Vienkārši nav un viss. Nav sanācis, nav bijusi saruna un vēlme un vispārējais. Mirandai savukārt tas notika netīšām. Nu, jā. Man liekas, viņa atspoguļoja visas situācijas, kas var notikt tādā ziņā, kad nav iespējams ieņemt, tev gribas, un tad netīšām. Un tad ir Samanta, kurai vienkārši vispār negribas, ka tāpat nav tā kā doma, jo viņai jau ir grūti iedomāties attiecības ar kādu, tā kā ilgstošas, kur nu vēl bērnus. Bet man patika tās viņas pēdējās attiecības, ko parāda man liekas, tas arī bija 5. sezonā. Viņa bija tā kā aktieri kopā. Viņa tā kā palīdzēja viņam izsisties. Jā, kaut kas bija vēl nedaudz arī šitajā filmā nebija? Filmā bija, jā. Filmā tur bija. Jā, ka viņš parādījās. Tās bija riktīgi healthy attiecības, jo tur pilnīgi bija tā, ka viņa atklāja, ka viņai ir vēzis. Viņa līdz pēdējiem tā kā nesaka, jo tā ir viņas problēma, jo tāda viņa vienkārši ir, ka viņa nesaka. Un tad viņa negrib ierasties uz filmas pirmsrādi un pati sev skuj matus. Un viņš ienāk vānas istabā un saka, ko tu dari? Un pats noskuja tā kā savus matus. Un tad palīdz viņai noskūt viņas matus. Dievs, tik skumji. Un viņiem arī ir šī, man liekas, 11 gadu starpība. Jā. Un, jo viņam, manuprāt, tur ir domāti kaut kādi vai 28, 29, nekas dramatisks tur nav, varbūt 30 sākums. Un viņai savukārt jau ir 40, cik tur, jo viņa domāta, man liekas, 10 gadus vecāka vispār kā pārējās varonas. Tā kā, ja Kerijai, piemēram, ir 38, viņai varētu būt, ka bija 48. Jā. Un ar visu to starpību gadu tas pāris riktīgi forši bija, jo arī Samanta tā kā vienreiz to puisi pat nokrāpīja. Un viņš zina, ka viņa ir aizgājusi viņu nokrāpt ar savu bijušo, un viņš gaida pie lifta, ka viņa iznāks no lifta, un viņam svarīgi, ka viņa ir nonākusi mājās. Ak, Proti, tā tik ļoti, es iesaku tiešām tev paskatīties vēlreiz šo seriālu, jo tik mīļš puisis, ka pilnīgi, un viņa dabūja pašu labāko, ko viņa varēja dabūt. Jā. Un viņai tāpat to nevajadzēja, jo viņa izšķīrās no viņa pasakot, es tev mīlu, bet es sev mīlu vairāk. Skaisti. Jā, jo katru reizi, ka viņai ir gribējies arī viņu, cik es sapratu, un krāpt, tad viņa ir to aizstājusi ar ēdienu. Brīnums, ka viņa nebija +100. Jā, traki. Ieteikums visiem, ejam pie terapeitiem. Strādājam ar sevi, jo, ne tas, nav diži veselīgi, jā. Ne pārāk mīlēt sevi tā, ka tev nevienu nevajag, ne pārāk mīlēt kādu otru, ka tu nemīli sevi un jau aizmirsti par sevi. Bet nevarētu būt, ka Kerijai nebija tik ilgi veiksmīgas attiecības tikai tāpēc, ka viņai, kā lai pasaka, viņai nebija skaidrs, piemēram, Šarlotei, kāpēc man liekas, ka viņai ir visveselīgākās un labākās attiecības, jo viņa skaidri zināja, ko viņa grib, ko viņa meklē, kādi ir viņas nosacījumi, jo man patika, kad Kerija pateica, ka tas Aleksandrs Petrovski negrib bērnus, ka viņam ir uztaisīta tā vasektomija. Tad man patīk, kad Šarlota pateica, un ko te tagad, kā krieviski saka, das vidaņiem? Un tas tik ļoti patika, jo viņai pilnīgi ir skaidrs, ko viņa grib un ko viņa negrib. Un tāpēc arī, man liekas, viņai ir tas tā kā visveselīgākā šīs attiecības. Jā, īstenībā tā ir, tā noteikti ir. Un kaut kādā ziņā, man liekas, viņai par viņas ģimeni kaut kas tur bija rādīts, kādas viņa attiecības bija ar viņas ģimeni. Viņai vispār ir uzvārds Jorka. Jā. Ja tu domā par... Nē, vispārīgi tā kā seriālā tieši vai... Šarlotei? Jā, Šarlotei parādīta. Nē, ir tikai pateicis, ka viņas ģimene, es saprotu, viņai finansiāli palīdz, tāpēc viņai bija arī, manuprāt, viens no vissakarīgākajiem dzīvokļiem, un viņa ir no Lielbritānijas, tāpēc viņa ir Jorka. Interesanti, jo parasti tādas sievietes, kuras zina, ko viņas vēlas, un viņas ir gatavas būt ar tādu patiešām labu partneri, neskatoties uz viņa izskatu un kaut kādām vietu preferencēm, ka viņam jābūt baigiem smukulītim. Tur ir tādas sievietes parasti ir auguši ļoti veselīgā ģimenē, kur ir bijuši abi vecāki un ir savstarpējās attiecības bijušas labas. Un tad arī viņām ir tie standarti tādi konkrēti un veselīgi, un tad parasti problēmas rodas tām sievietēm un arī vīriešiem, kuriem tā bērnībā attiecība ģimene nav bijusi tā veselīgākā dinamika augot. Jā, bet vai tu esi skatījusies, Kerijai bija arī savs seriāls, Kerijas dienas grāmatas,
ir sanācis. Es neesmu skatījusies. Lūk, tā tad izrādās, ka nav tikai Sex and the City and Just Like That un filmas, bet ir arī Carrie Diaries. Uz galda man stāv Carrie Diaries pirmā grāmata, un arī tur stāv otrā, un arī tam seriālam šķiet ir 2 sezonas, un tur tā kā parāda, kā Kerija pārvācās no mazpilsētas uz Ņujorku, un tur ir tā kā nolasīta aktrise, kas it kā ir Kerija, un tad viņa no vidusskolas tā kā dabū jaunākā versija tāda, jā, un tad viņa dabū, zini to, kad piesakies kaut kur darbā, un tad tu esi tā kā praksē, jā, un tad viņa dabū tā kā praksi, un tur arī parāda uz mirkli arī Samantu. Un Samanta ir ļoti līdzīga tajai aktrisei, kas reāli tēlo Samantu. Un tā kā izskatās tā kā, nu vispār ļoti labi atraduši cilvēci. Jā. Bet seriāls, diemžēl, nomira un vairāk tā seriāla nav, jo viņam bija pārāk zemi reitingi. Tā kā skatījumu ziņā vai vispār vērtējums? Visādā ziņā viņš nomira. Tas viņas izredzēto tēloja tas aktieris, kas tēlo Elvis Presley filmā. Elvis Presley, tas tā kā bija viņai tur boyfriends. Un, jā, tas seriāls nebija dzīvot spējīgs, un tur parāda to Kerijas ģimeni. Un tur ir tā kā, ja es pareizi atceros, ka māte ir laikam mirusi. Jā. Un man liekas, ka viņai bija vēl arī māsa. Nu, neatceros detaļas, bet katrā ziņā, ja palasa fórumos, ko es agrāk darīju, bet vairs neatceros, tad tās ģimenes modelis, kas ir aprakstīts pa Keriju Bradshaw, kas ir no Ņujorkas, kuru mēs zinām, ir bišķīt cits kā tas, kas ir tajā seriālā. Varbūt tāpēc arī nelīmējās tā kā vispār kopā tas viss. Ok, interesanti. Es nezināju, kad ir kaut kāds vēl par viņu dienas grāmata, kaut kāds seriāls, ja sanāk tas bija. Jā, tas bija seriāls. 2 grāmatas un seriāls, un tāpat rakstniece Kendais Bushnell, kurai ir... Kad viņi iznāca tas seriāls? Es domāju, ka gadi jau 10 noteikti pagājuši, jo es pati tad gāju, man liekas, vidusskolā. Jā, interesanti. Jā. Es arī skatījos šīm grāmatām, es domāju, es kaut ko esmu palaidusi garām. Jā, man ir Seks un Lielpilsēta grāmata. Ir vēl tāda balta grāmata, vai pilsētā vēl ir seks, bet, teiksim, tā ir aizdota, un šī grāmata vairs netiek izdota. Tas ir, es izmantoju e-book mājaslapu, e-book LV laikam. Un tur tu vari atrast tāds mājaslaps, gan tā nav vienīgā, bet var sakot, tur es atradu to grāmatu. Un es viņu nopirku, man liekas, ar visu sūtīšanu pa piečaku. Wow, ok. Jā, un šī ir tā kā īstā Sex and the City grāmata, pēc kuras ir, nu tā kā, nu kur ir iztulkot no oriģinālās. Vajag labi. Kaut kāds universāls tev. Jā. Ok, nice. Un, ja runā par ģimenēm, tad jā, Mirandas ģimene gan tika parādīta. Viņai mamma nomira Sex and the City. Un tur tika parādīts, ka viņai vispār tā ģimene ir crazy. Tā kā ļoti sūdīga ģimene. Jā. To es neatceros, to es nebiju redzējis. Nu, ko lai saka, jāskatās no jauna viss ir. Nē, zini, Šarlote vienā Sex and the City sērijā, varbūt pat vairākās, parādīja viņas brāli, un tas brālis pārgulēja ar Samantu. Un viņa bija absolūtā šausmās par to, jo tas brālis Šarlotei tā kā pārmeta, jo viņš uzskata, ka viņam ar Samantu lielisks tā kā seks, un viņš vienkārši ir jūtās izklaidēts un, teiksim, tā pabarots. Savukārt, man patīk, kad Samantai Šarlote pasaka, ka tu esi tā kā vieglas uzvedības, un ka es negribu, lai tu tiecies ar manu brāli, tā kā, un tad viņa bez mazai nosauca viņu par mauku. Jā, ak, Dievs. Šitā pateikt, nu it kā, es nezinu, kā viņi nezinātu, kāda viņi ir. Ja runājam par Samantu, jā, tad viņas ilgākās attiecības bija ar Smitu, un tad pa vidu bija tāds Ričards, ar kuru viņa piekrāpa Smitu, jā. Un tā Kima Kosneta, man liekas, jā, tā aktrise, nu, jā, vai viņa būs 3. sezonā, nu, ko viņa darīs tur, arī nav loģiski, kāpēc viņa pārvācās uz Londonu, it kā tāpēc, ka viņa vairs nevarēja būt Kerijai tā kā menedžeris, es saprotu, bet nav loģiski. Nu, vispārīgi, ja runā par Samantu, man ļoti, ļoti patīk, kā viņa attainoja to nevēlēšanos novecot. Kas viņai bija tajā filmā. Tas man ļoti likās smieklīgi, jo man nedaudz atgādināja manu mammu, jo viņa arī ir tāda pati.
Kur jau plus 45 gadi, un tev vienkārši tāds, man ir jāliek tur šitāds krēmiņš, un jādzer šīs tabletītes, lai tur viss būtu labi un veselīgs un kolagēns un lalala. Un es, kad skaties, man liekas, Dievs, es domāju, ļoti daudz tādas sievietes, kuras ļoti baidās no novecošanas, var rezonēt ar šo scēnu, kad... Jā, jo man liekas, ka tai paudzei, kas būtībā varētu teikt, ka mūsu vecāku vecums, ir nedaudz nokavēta šī, teiksim tā, tad nebija vēl, vismaz Latvijā, Amerikā gan jau bija. Par tiem krēmiem tā nestāstīja. Tagad visi zina, ka ja tev ir 25, tu tomēr tev vajadzētu jau sākt domāt par šiem krēmiem ikdienā, lai tu labi izskatītos, ka tev ir I'm 50 and I'm fucking fabulous, kā Samanta saka. Jā. Man patīk Samanta. Jā, viņa ir lieliska, jā. Man arī patīk tā aina, kur viņai ir tā kā vēzis, un viņai jātiek ir pie ārsta. Viņa ir atradusi pašu labāko ārstu, un tagad viņa apsēžās un saka, ka viņa gaidīs, ka tā ārsta viņu varēs paņemt. Un viņai pasaka, ka tas pieraksti tikai pēc vairākiem mēnešiem. Un viņai blakus apsēžas mūķene. Tajā uzgaidāmā telpā. Un tā mūķene saka, es arī jau šeit esmu 2. dienu, un te neviena tā kā nav. Kaut kas tāds. Un Samanta saka, mūķenes tā kā drīkst nodarboties, tā kā, jūs esat tā kā nodarbojusies ar seksu. Un tā saka, tā kā, ka nav. Bet viņai diezgan arī daudz gadu. Un tad, jo Samanta visu laiku tā kā pārmet, ka viņai ir tas vēzis, tāpēc, ka viņai nav bērnu un viņai ir ļoti daudz seksa. Jā, un tai mūķenei savukārt, nav. Un tad Samanta viņai pajautā superīgi jautājumu. Ai, jūs drīkstat masturbēt? Un tā mūķene atbild, jūs ziniet? Es visu laiku domāju par savu vēzi, bet šis ir pirmo reizi šajā nedēļā es iedomājos par kaut ko citu. Viņa tā, paldies! Paldies! Yeah. Un nākamā dienā tā mūķene atnāk jau, rītīgā mūķenes kostīmā un atkal apsēž blakus Samantai. Un tā Samanta izcīna to ārsta pierakstu tikai tāpēc, ka viņai ir tas viņas puisis, kurš ir tas aktieris. Un viņa apsola, ka tas aktieris, viņam laikam bija vārds Smits, jā. Un ka viņš nobučos to, kas tos pierakstus veids. Ka viņš atnāks un viņa tā kā, un tad arī paņēma, un tad arī tā kā to mūķeni arī viņa tajā rindā pavirzīja. Bet tas, kad viņa pilnīgi izmantoja tā kā to situāciju, kad... Viņa pat veidos biznesu, esot attiecībās. Tā kā viņa visu laiku kaut ko izdomā. Ai, es nevaru, es saku kaut kādas mahinācijas, viņas tur visu laiku izdomā, es klausos un skatos to seriālu, domāju, ak, Dievs, kur var tāda ideja vispār ienākt prātā, un vai tas reāli un arī tie strādātu? Teksti, vai ne, kas ir uzrakstīti, kā, jo mēs viņa tai mūķinē teica, kad viņai ir aizgājusi uz, laikam, Miks Džegers, var sakot, kaut kādu koncertu, un viņa tā kā, un es aizgāju tam un tam uz koncertu, man viņš patika, un es viņam atsūkāju, tā kā, un viss. Un es tā kā domāju, kurš šo sarakstu, tā kā... Jā, vīrieši. Jā, jo sievietes, reti kuras tik ļoti tieši arī runā. Tāpēc viņai arī ar to Richardu, tā kā varēja būt, kas Sex and the City parādās, tāpēc, kad viņš bija tā kā priekšnieks, un tad viņa arī tāda valdonīga, jo viņš viņu negribēja ņemt darbā, tāpēc, ka viņa ir sieviete, lūk. Jā, mūsdienas, jā. Mūsdienās, man liekas, jau tas vairs nav tik tā aktuāli. Nav. Tas joprojām ir pietiekami liela aktualitāte, bet tas nav tik aktuāli, un, ja runa ir par feminismu, tā, man liekas, ir gara tēma, tāpēc, ka ir feministes, ir tādas feministes, kuras reāli virza šo ideju, un tad ir tādi cilvēki, kas sevi sauc par feministēm, bet kas īstenībā čakarē visu to sistēmu un vispār liek ienīst feminismu kā tādu. Jā. Jo mūsdienās, kas 21. gadsimtā ļoti modē, kad jau daudzas lietas nav jaunums, tad tās lietas jau aiziet galībā, manuprāt. Jā. Un tad tā, man liekas, būs vēl nākamā gadsimta problēma. Mēs esam vēl labā laikā, mums vēl ir paveicies. Jā, tad tālāk būs jāstrādā daudz ar visu kaut ko. Bet tev nelikās, ka tā kā And Just Like That seriālā ir tomēr... tā kā aizstātas jaunās varonas ar Samantu?
Jā, noteikti. Īpaši Kerijas tā māklere, vai kas viņa skaitās, kas viņai tās dzīvokļus meklēja. Bija Šarlotei no skolas, bija tāda Liza, tāda tumsnēja sieviete. Tad bija tāda, kas vairāk ar Mirandu strādāja, tā Nija. Pasniedzēja viņa bija. Un tad bija tā nekustamo īpašumu aģente, kas bija tā Sema. Jā, tā Sema. Tā man likās, ka vairāk kaut kādā ziņā aizstāja Samantu. Jā, jo... Ir īpaši savu seksualitāti, bet viņa tomēr atšķirībā no Samantas atzina, man liekas, Samanta nekad tā neteiktu, ka viņa kādu grib, bet tā Sema bija īpaši ar to, ka viņa ļoti gribēja, bet viņai nebija sanācis. Jā. Tas sieviešu struggles, grūtības atrast to partneri. Jā, man ļoti patika, kā tas tika atainots un kad nav tas viss tik ļoti laimīgi un būt vienai un es mīlu sevi un nevienu citu man nevajag. Jā. Tā ir, jo man liekas, ka vispār tas seriāls, viņš īstenībā parādīja vairākas jau senās, kas ir Sex and the City lietas, parādīja jaunā gaismā. Respektīvi, jo tur arī bija, atceries tā, kas gribēja palikt stāvoklī? Tā bija, man liekas, tā skolotāja, vai ne? Un viņai vīrs bija mūziķis, un tad viņa pārmeta vīram, ka viņam ir kaut kāds sakars ar mūzikā ar kaut kādu sievieti, kas ģitāru spēlēja. Man liekas, viņa negribēja palikt stāvoklī tieši tā. Viņi mēģināja, bet viņiem nesanāca. Viņi mēģināja, viņiem nesanāca, un viņai tas bija liels spiediens vispār, kad viņai it kā vajadzētu, bet viņa īsti, nezinu, kaut kā nesanāk. Jā, un tad viņa uzdāvināja bērnu ratiņus. Tas bija, fascinējoši, kā viņas, bet redzi, it kā liekas, kad pieaug sievietes un viņas paliek nobriedušākas un apzinīgākas, bet realitātē pieaugušas sievietes tās pašas 11-gadīgās no vidusskolas, ka tev gribas kaut kādas tur savas mahinācijas un ieriepta parādīt. Jo viņa teica, es uzdāvināšu viņiem bērnu ratiņus, lai katru reizi, ka viņa viņus stieps un viņai būs smagi, atcerās par mani. Jā. Ai, tā mēs neaugam kaut kādā ziņā. Bet man ir jautājums par tātad Stīvs, kad viņš uzzināja, ka Miranda viņu krāpi. Viņš, protams, tur arī atrada kaut kādu, man liekas, vegāni, ar kuru viņš krāpa Mirandu, un tad Miranda mājās atrada prezervatīvu un saprata, ka Stīvam ir savu veidu izklaides, bet viņš, nezinu, vai tā tas arī beidzās, un viņš novilka to laulības gradzenu, bet viņš toreiz bija tāda epizode, kur Kerija pazaudē to, viņai iekrīt izliednē, tas nebija laulības. Tas bija viņas, jā. Un tad viņš teica, ka viņš savējo savukārt nav novilcis un nevilks nost, jo Miranda ir tā kā viņa, tā kā mūža mīlestība, un viņš negrib atvadīties no tā gredzena. Jā, es neatceros, vai viņš viņu novilka, bet tas viss, kā viņiem tur tās attiecības beidzās un gāja uz beigšanos. Jo bija arī tā, ka nevarēja saprast, kurš paliks tajā mājā. Jā, jo viņi it kā pateicās viņam forši, ka mēs nopirkām to māju, jo tagad mēs viņu vispār nevarētu atļauties, jo nav jau nekāds noslēpums, ka no visām tām varonēm es teiktu, ka Miranda ir vissliktāk, tā kā finansiāli nodrošināta, jā. Un viņš beigās pateica, ka tā ir viņa māja un lai viņa pati meklē, kur viņa grib dzīvot. Un es neatceros, kurš tas bija, vai tā nebija Miranda, kas teica, es negribēju šīs laulības, es negribēju šo bērnu, es negribēju šo māju, es neko no šitā visa negribēju, bet es pat neatceros, kurš to pateica. Jā, man liekas, ka viņa, jo tas bērns bija negaidīts, un tas viss notika, principā, apstākļu dēļ aizgāja. Bet es īsti nesaprotu, kur bija tā viņas problēma, jo man liekas, ka Kerija jau arī ar lielisko, ko viņi tādu īpašu darīja. Viņš taču arī smēķēja savus cigārus, viņi tur kaut ko runāja, klausījās tās vinila plates, vai ne? Miranda savukārt ar savu vīru, tur viņi taisīja ēst, un tad skatījās tas, seriālu. Ka seksuālais nebija, tā seksa dzīve nebija viņiem. Interesanti, kas vispār ir ar seksa dzīvi 50 gadniekiem. Tur nelikās, kaut kas tur it kā bija kaut kas tāds, bet... Tur varēja saprast, ka viņi ir tās dzīves ir tik piesātinātas, ka viņiem pat nav tik daudz laika tam seksam. Man liekas, ka Kerijai ar lielisko vismazāk bija kaut kādas blakus lietas, un tad viņiem varbūt bija vairāk laika tam. Jo bija tā aina, kur Šarlote riktīgi priecīga ar savu vīru par to, ka bērni dodās uz nometni. Un viņi tā kā saprot, ka viņiem būs riktīgi, riktīgs. Jā, tur tā lieta, man liekas, vispārīgi, ja mēs runājam par Mirandu, man liekas, kad
viņa vispārīgi nedzīvoja tādu dzīvi, kādu viņa gribēja. Viņa dzīvoja kaut kādu uzskatu vai arī vispārīgi apstākļu novirzītu dzīvi. Kad beigās viņa saprot to, ka ne viņa gribēja šo bērnu, viņai vienkārši bija tāda situācija, un beigās viņa saprot to, ka viņai vispār nav normāla seksa dzīve bijusi ilgu laiku. Bet viņai bija agrāk ļoti normāla seksa dzīve. Viņai bija, var sakot, kā sauc, var sakot, vienai sporta komandai, treneris bija viņas otrā pusīte. Jā. Tāds arī, tumsnais vīrietis. Un beigās viņa tā kā izšķīrās ar to vīrieti, jo viņa tomēr saprata, ka viņa tā kā stīvu mīl. Un tad tas vīrietis tur ļocīgi uzvedās, bet tad, kad viņa bija attiecībās, tās attiecības bija veselīgas, viņās bija ļoti daudz seksa un viss bija tā kā absolūti kārtībā. Un tāpēc es saku, man tagad vispār neliekas kopā tas viņas tēls. Es nezinu, man kaut kā liekas kopā. Man ir saprotams kaut kādā ziņā, jo bieži vien tas pats kā dažreiz pieaugušiem cilvēkiem 30 gadu krīze uznāk, viņi saprot to, ka viņi nemīl to, ko viņi dara, vai viņiem nepatīk viņa darbs, ka viņi realitātē viņi ir palaiduši garām kaut kādas savas tās aizraušanās, un tajā situācijā viņai vienkārši nevis iet runa tieši par darbu, bet kaut kādā ziņā viņai bija nedaudz tas, kad viņa gribēja palaist vaļā, kad viņa gribēja bez tā darba un neiet tur tālāk tās mācības, ko viņa tur mācījās, neatceros, bet ka viņa gribēja vienkārši būt wild and free, un ka viņai nav nekādas atbildības, un tas bērns, un kad viņa var sevi izpaust. Jo Stīvs arī viņai teica, ja mēs tagad šķiramies, es vairāk neskriešu tev pakaļ, es esmu ļoti noguris no visa šitā. Un es domāju, varbūt man neliekas, lai redzi kopā, tāpēc, kad man nav 50, un es nezinu, kādam ciklam var iziet cauri no 30, nezinu cik, piemēram, 35 līdz 50, kas vispār var mainīties, jā. Bet man ir šī sajūta, ka tā Miranda tomēr ir bišķīt pieviltais karakters. Es nezinu, kāpēc. Jo Kerijai es pilnīgi tā kā redzēju, viņi ir ar Bigu, ja viņi ar viņu izšķirās, tad ticamāk viņi ir ar Eidenu, tur man viss liekas kopā. Šarlote man likās absolūti loģiski, kad viņai viss ir ļoti ok. Un Samanta ir prom, labi, Samanta apvainojās, tas varbūt nav ok, bet kinda pat tas liekas ok. Jā. Un tad ir šī Miranda, kura pēkšņi nav tā kā apmierināta. Bet man īstenībā ļoti patika tas, kad bija vismaz kaut kāds varonis šajā seriālā, kuram pilnībā viss krasi mainījās. Krasi. Bet, tu varbūt vari komentēt kā speciālists, vai nav varbūt tā, ka mums tā dzīve tomēr, ka nav tā, ka mēs daram kaut kādu lietu, pēkšņi tā lieta mūs vairs nepiepilda, tad tagad es gribu kaut ko citu, jo tā nebija mana, vai nevarētu būt tā, ka tā dzīve iedalās pa periodiem. Un viens periods vienkārši beidzās. Viņš neilgst kā citam, varbūt 30 gadus, bet viņš ilgst, piemēram, 8. Jā, noteikti. Un katram tā dzīve vispārīgi, kā mums viņa iet un mainās, ir pilnībā citādā. Ir daži, kuriem patīk rutīna, patīk tas, ka viņi var paredzēt lietas, un viņiem patīk, bet, piemēram, man liekas, Stīvs tādā ziņā bija ļoti tāds cilvēks, ka viņam vajag vienu un visu, un tagad es atslāpstu, un es vienkārši dzīvoju, un es daru savas lietas. Stīvs ir kaut kas līdzīgāks arī Šarlotei un Šarlotas vīram, kaut kas no tā klubiņa, laikam, un es arī esmu tajā klubiņā, tāpēc man esmu diezgan apjukusi, uzzinot visādas lietas, kas ir notikušas pēc tiem cik tur gadiem, Jā, tieši tā, un ir tādi cilvēki, kuriem patīk tā stabilitāte, tas, ka viņi var paredzēt. Un Stīvs noteikti bija tas, un ja Miranda gribētu to, viņai laikam pietrūka, tomēr kaut kas tāds jauns un svaigs, un viņa visu laiku, viņa bija juriste, vai ne? Jā, un kad viņai tā dzīve visu laiku paredzama, un viens un tas pats, un viss tā izkārtots, ka viņai gribējās kaut kā to trakulības momentu. Ir tiem vecāka gada gājuma. Vīriešiem arī, kad uznāk tas jaunības maksimāls. Bet vai nav tā, ka mēs visu laiku domājam, ka tas ir tikai vīriešiem, bet tas ir arī sievietēm? Jā. Jo īstenībā, man liekas, absolūti neiedzīgi tas, kad, pieņemsim, Samanta bija, kopā ar to savu aktieri, un tur, tā gadu starpība, man liekas, gadi, nezinu, varbūt tiešām 20. Un mums no malas liekas, tā kā jau skaidrs, ka tur nekas nesanāks, vai ne?
Bet ja vīrietim tā būtu ar sievieti, jā, un viņiem būtu šī harmonija un saskaņa, tad mums liktos, cik jauks pāris! Jā, tas ir normalizēts vairāk vīriešu pusē. Tas nav saistīts varbūt ar to mūsu bioloģisko pulksteni, ka mēs nevaram radīt bērnus pēc zināma vecuma, un tad varbūt tā kā uz to skatās citādāk. Jā, īstenībā ļoti daudz, kur arī vīrieši paši savu nedaudz tādā ziņā izrok bedri, kad ir vīrieši, kur izsakās, sieviete plus 30, tas jau vairs nav tā svaigākā odziņa. Ak, mans Dievs, man pēc 2 gadiem būs 30, jā, es jau varu rakt bedri, šausmas. Bet patiešām vecākām sievietēm, kuras ir attiecību meklējumos, ir daudz grūtāk, jo vīrieši mazāk skatās kaut kādu uzskatu dēļ, ka viņi grib jaunāku sievieti. Bet tas nav godīgi vīriešiem, var būt bērni arī, ka viņiem ir 80 gadi. Cik nav dzirdēts par kādiem opīšiem ar mistisku skaitu ar bērniem. Un tad, tieši tā, tad arī vispār tādēļ arī sievietēm tagad parādās tāda opcija, ka viņas var apaugļoties bez vīriešu klātbūtnes. Tikai tas varētu būt lētāk, lai nav tik liels tā kā stress par šo visu. Jo arī es palasīju internetā arī par olšūnu iesaldēšanu. Tur bija drausmīgi cipari par to, ka tu vispār uzturi to olšūnu šajā, teiksim tā, olšūnu bankā, ja? Un, pieņemsim, Jennifer Aniston, viņa ir teikusi, ka kaut viņai kāds būtu pateicis, Jennifer Aniston no Friends, kaut kāds viņai būtu pateicis par šo lietu, jo viņai tagad nevar vairs būt bērnu. Viņai ir pēc 50, Jā, lūk, tādā ziņā man ir ļoti žēl sievietes, kuras ir pēc 30 un grib attiecības, un īpaši, kurām jau ir bērni, jo tas arī kaut kādiem konkrētiem vīriešiem tā ir kaut kāda papildus nasta varbūt, un atbildība. Un tādēļ ir grūtāk patiešām tikties. Un tādēļ es arī saprotu to arī Kerijas to mākleri, kas viņai palīdzēja ar tiem dzīvokļiem, kad bija grūti atrast tādā vecumā arī attiecības. Grūti tādā ziņā, ka negluži attiecības, bet tu nesaproti, vai tas cilvēks grib tikai tā kā, ka tu esi smuks, patīkams kompanjons, ar kuru nodarboties ar seksu, jo visticamāk tam vīrietim jau ir bērni. Vai arī tas ir tāds pats neglābjamais, varbūt romantiķis, kurš arī ļoti meklē un nav atradis. Īpaši, ja tu esi turīgs ar naudu, kā viņai bija, kad viņai ir finansiālais stāvoklis bija ļoti labs. Un tad arī uzplīst tādi vīrieši, kuri grib, lai varbūt tu pat viņu uzturi, nekā viņš tevi uztur. Ka tu esi tā kā mamma, vai arī, ka tu esi tā kā vīrs. Šausmas. Tas ir trakums, un mūsdienās tas tiek ļoti aktualizēts, kad Man ir nepopulārs viedoklis. Man ir līdzīgi kā Merlinē Monroe. Man netraucē vīriešu pasauli tik ilgi, kamēr es tajā varu būt sieviete. Un man ārkārtīgi patīk īstenībā, ka vīrietis spēj savu sievieti materiāli nodrošināt. Tas nav stāsts par to, ka man vajag kaut kas absolūti absurds kā sugar daddy vai kaut kas tāds. Nē, protams, es gribu līdzās jauku, mīļu, saprotošu savu cilvēciņu, man arī tāds ir, bet man patīk, ka tas vīrietis tomēr, kā citiem es citreiz mēģinu šo paskaidrot, ka viņš ir mans lācis. Un man vajag to lielo ķepu. To es vienkārši tā redzu. To atbalstu. Es pilnībā piekrītu, jo es tagad arī kaut kādā ziņā sāku vairāk aizdomāties par šīm visām lietām, jo ļoti tiek popularizēts 50 uz 50, kad sieviete 50 nodrošina, vīrietis 50. Un visa šī tagad jautājums, kurš par ko maksās randiņos, vai arī kā tagad vispārīgi to kopdzīvi veidot. Un ļoti tiek popularizēts tas, kad katrs maksā par sevi. Un es klausos, man tāds, es kaut kādu brīdi piekritu, man tas likās... Abi vienādi pelna. Tad bet ja vīrietis, piemēram, vairāk pelna, tad, manuprāt, viņam ir vairāk procents no sevis jādod, šai dāmai. Tieši tā, tur ir tik daudz dažādi skata punkti, kā tas varētu strādāt un kā tas nevarētu strādāt, bet jebkurā gadījumā es pamanīju to, ka vispārīgi tagad tiekoties, ejot uz randiņiem ar vīriešiem, reti kurš ir vispār finansiāli stabils, kurš ir finansiāli labi nodrošināts, kad mēs varētu domāt, piemēram, par bērniem, par nākotni un tam līdzīgi. Labi, ir dzirdēts par tādiem, kur vecāki, piemēram, tētis nodarbojas ar kriptovalūtu, un tad dēls ir vienkārši fancy. Bet tā nav tava nauda, tā ir tava tēva nauda. Un vēl ir dzirdēts par gadījumiem, kad es savos 20 uzcēlu māju.
Pa tēva naudu. Tur tā lieta, jā, tādēļ tagad atrast vīrieti, kurš labi pelna un vēl ir gatavs. Zināt, tu vari būt no tās labās ģimenes, bet tad vismaz dari kaut kādu vēl lietu, vai ne? Nodrošini sev to, ka, ja tev nebūs to vecāku, labi, varbūt tev paliks kaut kas tur tā kā īpašumā un tam līdzīgi, bet tāpat, kad tev ir savs. Man ir kaut kas interesants, ko pateikt. TikToku vienu baigi interesantu redzēju. Tātad, iet vīrietis pa ielu. Viņam klāt pienāk YouTubers. Kā jau tas tagad ir modē, teiksim, vai TikTokers nav svarīgi. Un viņš viņam prasa, ar ko jūs nodarbojaties? Ne ar ko. Jūs esat tā kā turīgs? Tā kā piķis ir, viss rulē. Labi. Sakiet, no kurienes jums ir nauda? Manam tēvam ir nauda. Ok. Ko jūs, vispār šī projekta ietvaros, mums ir ideja tāda, ka mēs prasam, ar ko cilvēks nodarbojas, un tad attiecīgi arī prasam, ko viņš iesaka pārējiem citiem cilvēkiem. Tā kā iedvesma, vai ne? Es iesaku jums tērēt tēva naudu, un vispār, tā kā es iesaku, ka nodarbināt tēvu. Tā kā doma bija tāda, viņš teica, nevis tērēt tēva naudu, bet nodarbināt tēvu. Un tad viņam prasa, cik ilgi tas tēvs viņu nodrošinās. Tā kā mums ir vienošanās, ka tik ilgi, kamēr man apniks šāds dzīvesveids, un jums jau ir apnicis? Nē, nav, un izskatās, ka neapniks. Mans Dievs. Es domāju, lielākā Latvijas daļa gribētu šādā ģimenē piedzimt, kur ir tāda iespēja. Jā. Jo, jēziņ, tas noteikti bija ārzemēs, jo Latvijā šādu gadījumu ir ļoti grūti atrast, kad kāds varētu. Nē, tagad es lasīju, ka lētāki paliks dārzeņu un augļa laikam. Tad jau mēs izdzīvosim kaut kā. Jā. Tad jau mēs kaut kā izdzīvosim šeit Latvijā, šausmas. Runājot par kaut kādiem absurdiem, tikko es atcerējos, bija tas absurds, ka Kerija teica, viņai pie mājas bija it kā, teiksim, viņas prāt vistas, bet gaļi bija, un viņa nevarēja naktī gulēt, jo viņai bija veterinārā klīnika vai kaut kas tāds, un viņa kad iet sūdzēties. Man traucē tās vistas gulēt, un tā sieviete, vistas? Viņas ķērts. Jūs domājat gaļus? Jā. Jā, pilsētas meitenes, ko lai es saku. Un Amerikā, diemžēl, cilvēki tiešām nezin, kā izskatās kartupelis. Kaut kādā ziņā labi, ka mēs esam dzīvojuši Latvijā, jo mēs neesam tādi tupeņi. Tiešām, jā, diemžēl. Kaut es varētu vēl tev visu kaut ko šodien pastāstīt, jo epizode ir jau gara, bet runājot par Ameriku un amerikāņiem, tagad es tur aizbraukšu, tad es zināšu vairāk, bet man pazīstami cilvēki arī dzīvo Amerikā, un tiešām tā Amerikas cilvēka domāšana ir pilnīgi citādāk, un tur ir lielāks šis naivums. Tu vari ļoti daudz ko iestāstīt viņam. Piemēram, iedomāsimies, ka neiet teļuks un viņš grib, lai tu salabo, un tad var gadīties, ka tu pasaki, ka nevar salabot, un viņš arī noticēs. Wow! Latvijā šeit tas nestrādās. Jūs tāds, kā nestrādās, remontēsim kopā, YouTube paskaties. Jā, nē, tur viss ir slikti. Un vēl arī tas, ka viņiem jau nav arī vārda dienas, viņiem tikai dzimšanas dienas, un tās dzimšanas dienas ir ļoti, tādas, kā lai pasaka, hardkorīgas. Un, man liekas, amīšiem nav, jo Britiem noteikti nav. Viņi nezin, kas ir name day. Man tā kā prasa, name day? Kas ir name day? Es reāli nezināju šito, kad viņa nesvin vārdu dienas. Jā. Wow. Un arī es biju satikusi Anglijā vienu sievieti, mēs papļāpājām viņa no Japānas. Mēs tagad ar draugu rādam bildes un rādam silto sushi. Warm sushi? It's a thing, kas tas ir? Jā, viņa nezin, kas tas ir. Japānā viņi netaisa tādu silto sushi, tas nav viņa izdomājums. Mums ir gan siltais sushi, gan vārdu dienas, tā kā mums ir viss lieliski, un televizors mēs paši varam savus salabot. Jā, latvieši. Man noteikti būs interesanti 2. Kino Kamula sezonā. Es gribēšu vēl, es domāju, ka parunāt par šo seriālu, jo es būšu bijusi Amerikā, es 2 nedēļas dzīvošu Amerikā. Un, netālu no Ņujorkas. Izrādās, ka Ņujorkā ir tāda Rīgas iela. Ko? Nopietni? Jā. Rīgas iela? Jā, wow. Es 2 nedēļas, neko vairāk neteikšu, bet es 2 nedēļas dzīvošu baznīcā.
Ak, Dievs, cik interesanti. Es vēl neesmu gan kristīta. Varbūt atbraukšu nokristījusies, es nezinu. Beigās Tur ir vispār. latviešu draudze, jā. Un tad man tā sanāca, kad, piedāvāju, un es 2 nedēļas. Es tā saprotu, ka es dzīvošu baznīcā, bet precīzi Superīgi. nezinu. Rīgas iela Ņujorkā, iedomājies. Uz Rīgas ielas vēl baznīcā, tas būtu vispār tāds komplekts. Jā, tas ir tas tā kā privātmāja rajons, kur ir Jā. baznīca. Tas arī ir interesanti. Viņiem ir tā kā normāli, ja privātmāja rajonā ir baznīciņa. Tas tā kā ir. Nav tā kā mums, ka tu iebrauc kaut kādā pilsētiņā, un tu tur katrai pilsētiņai tur savu baznīciņu un tā, bet. Jā. Okay, nu, es ceru, ka to ļoti labi ies tavā ceļojumā. Nu, es jau atlieku naudu somām, iespējams kurpēm, un tai puķē, ko var piesprāst pie kleitas, un visu kaut kam citam. Jā. Labi, paldies, ka tu pie manis ieradies. Paldies Varbūt tev. kaut ko vēl gribi pastāstīt. Es laikam negribēšu neko pastāstīt. Es gribēšu pastāstīt to, ka ir jānoskatās vēlreiz no sākuma. Varbūt kādam, klausoties šo visu, radās iespējas, ka viņam ir nepieciešams, tā teikt, attiecību palīdzība. Tu varbūt var kaut kā sevi noreklamēt, kur tevi atrast un tā. Droši mani var atrast Instagramā r.r.renāte, un tur arī būs sīkāk visa informācija. Noteikti, kad tu izlaidīsi šīs epizodes, tad jau arī būs atsevišķi Instagramā highlightos atsevišķi par coachingu, visa sīkākā informācija. Jā, tad droši var nākt ar jebkādu attiecību jautājumu. Iepazīšanās, seksa tēmas, viss ir un var arī brīvi. Tā kā mierīgi nākt 2 vai 1 vai kā? Labāk 1. Esmu vairāk 1-1. Tas ir visefektīvāk un tas ir tas, kā es strādāju. Labi, jūs noklausījāties 5. Kino Kamols epizodi. Ar mani šodien kopā bija Renāte. Yes. Vēlreiz liels tev paldies. Un mēs runājām par Sex and the City un arī par seriālu And Just Like That. Tiksimies citā Kino Kamols epizodē. Paldies! Čau! Paldies! Atā!